Nu čau, moto draugi, tā lielā diena ir pienākusi, kad beidzot salikšu visu pa ziemu apgreidoto moča daļas. Principā, kā jūs varat redzēt, mans mopēds izskatās patreiz šitās. Starp citu, jūs droši vien, ka šokā, ne? Te 2 nedēļas nav vispār vīģīgi, un tad pēkšņi Džeks te vienkārši bliež vienu vīģīgu, remontus un moču vīģīgs. Tā kā jā, vienkārši tā ir, ka nebija iekšā filmēt neko, nebija ne laika, ne. Vienkārši kaut kā nebija tas filmējumais. Bet, ir brīvdienas, forši garīgais ārā pavasarīts, kā jūs redzat, putniņi čivīm, nē, bet sniega vīri veļās. Bet, labi, tas sūds, tas drīz beigsies un jau kūst. Jau no rīta bija ritīgākās kupenes Ziemeļpola, bet jau šitais te sniegs jau kūst. Starp citu, reku rīdziņu es pasūtīju elektronisko aizdedz rīdziņai. Elektronisko aizdedz pasūtīju no Aļika, kad viņi man atnāks, es nezinu, droši vien, ka mēnesis kaut kāds, bet es uz vasaru gribu viņu dabūt dziesmā. Un principā vajadzētu dabūt kaut kā ķīmiju, forši, visu viņu nopūst, visu viņu ķēļāņas, es nezinu, kaut kā viņu dabūt. Kaut kā viņi dabūt tīru, vismaz, ja nezinu, tur pārkāsot vai kā, bet vismaz dabūt viņu tīru un smuku. Un, jā, dabūju un pasūtīju, meklēju Facetī, kur var dabūt elektroniskās aizdedzes, un vienkārši atradu čali, kurš tirgo, un vārds pa vārdam, pa cik tu tirgo, viņš bez gaismām 35, ar gaismām, lai būtu gaismas, 55. Es domāju, johaidi, kas te pa ceļņikiem, kas te pa cipariem. Beigās te ar čomu palīdzību atradām Aļikā, kur maksā kaut kādu 16 eiro. Iedomājieties, kā čalis vāri pīti, droši pasūta tur 50 štēles, un tad vienkārši sit gaisā, tur normāli vārās Džeks. Bet, jā, pasūtīja, ko tu tur jau pļaus zāli? Jā. Nevar pagaidām, nevajag zāli pļaut, vēl nav sezona. Bet runājot par zāles pļaušanu, arī šitais vērtis man būs jāuzķūnē. Sākumā es gribu tikt ar moci galā, viss, lai viņš ir gatavs, nolikt maliņā, un tad ķerties arī pie šitā, jo man viņš vasarā pēdējo reizi, kad es braucu, viņš man vienkārši brrrr, un viss, un beidz braukt. Tāpēc es nezinu, kas man tur būs jādara, pirmkārt jau man baču vajag jaunu viņam, tad man vajag šitam te starterim to ievilcēju, kur viņš palika, jā, tas pats galds, to man vajag jaunu. Arī es nezinu, kur tādus dabūt, turbūt ir kāds info, kur detaļas šitādiem vērķiem pirkt, jā. Šitādām vērķiem, kas viņš tāds ir. Nu jā, tas ir tas AMD vai MDE, vai kā viņš saucās, tas aparāts. Bet, nu jā, vajag bišķiņu viņu apgreidot, toreiz tās siksnes jaunas uzliek, viņš, it kā forši pļāvās, jā, bet jā, to baču vajag jaunu un to ievilcējumu, to galu un bišķiņu savest kārtībā uz vasaras sezonu. Bet, nu jā, arī rīdziņu es dabūšu gatavu. Atnāks tā elektroniskā aizdedze, tur it kā magnētam jāizvirpo vidus, ja, jo viņš īsti neiet virsū tieši šitai 11 rīdziņai. Bet, tas sūds, to izdarīsim, atradīsim virpotāju kaut kur. Starp citu, ja tu esi virpotājs, tad dod ziņu. Un, lai šito te pa vasaru, būs ritīgi krūti vidīgi, es izdomāju, es vienkārši maukšu pa pļavām, pa kaut kādiem džungļiem, pa mežiem, ar šito te varētu riepseli kaut kāds niknāks uzlikt. Nu tā ir, it kā skaidrs, ka viņi neiet ne sūdu droši vien, bet, vienkārši pākstīties joka pēc būs, domāju, ritīgi krūtis vidīgs papilnēt. Bet labi, jāliek visi kopā, es gribēju nomazgāt, ieķert šitā te karčerīt, baigi labā štēle, viņš ir kaut kāds viens no mazākajiem, bet, pilnībā pietiek pat mašīnas nomazgāt, absolūti, tas spiediens ir ideāls, vienkārši pilnīgi nekāda problēma, ir putu pistoli, ja, ko uzmauc galā, tad ir vienkārši pati pistola un karčerīts baigi normālā štēle, un tīri arī, lai moci mazgāt, jo es jau te divas vasaras jau gribēju nopirkt kaut ko tam līdzīgi. Jo pēc katrām izbraucieniem atbrauc, tur Džeki zina, es jau tur nomazgāju savējo. Es tur dirst, es ne sūdu nevaru savējo nomazgāt. Bet beidzot varēs normāli arī nomazgāt viņu pēc kaut kādiem dubļu izbraucieniem. Tā kā jā, vārds pa vārdam, skatieties, kas mums te notiek. Te mums ir jau jaunās riepas. Vakar uzmontējām ar Džekiem. Šautauts petušonistiem. Neprasiet, kāpēc tā, kas tas tāds ir, bet nu jā, uzmontējām riepas. Es pļauzu zāli riepā. Bet nu jā, kur uzmauc jaunās riepas. Arī, protams, šautauts manam brotherām from another motherām.
Lauri, čau, vecīt, paldies par upgradeīnu. Man te Džekiņš vienmēr palīdz visu kaut ko ieķert un iegādāties foršu un par padomiem. Tā kā jā, paņēma riepiņu šitādas te. Kas tās mums ir? Tās mums ir Mitas Enduro Trail XT Plus aizmugurējā, jā. Nu, nenormāli krūti, vienkārši nenormāli krūti. Un priekšējā mums arī ir Enduro Trail Rally MH priekšējā Mitas, jā. Tā kā, nu, smukas, forši riepiņas, skatīsimies, kā viņas būs. Protams, pirmie izbraucieni būs tādi, ka uz gurķi droši vien zemē, bet, nu, labi, ka man te ir grantinieki uzreiz riņķī, man te nav asfalts. Nu, reku šī tāda ir vecā riepa, kas man bija. Nu, it kā jau braukt vēl varētu, jā, bet, nu, jauns tomēr jauns. Arī priekšējā vēl tīri braucam bija, ko, principā, viens cits čāls jau ir nobraucis, un tad iedeva man vēl pagājušu vasaru uzliku, bišķiņu pabrauc, bet no to vēl varēja mīt, bet, nu, tomēr jauns ir jauns. Tā kā, jā, uzliks riepas virsū, un tad, kas tad vēl, kur beņķis palika? Re, kur ir beņķis vecais, nu ne beņķis, bet beņķi pārvalks, jūs pastīties, kāda miskas man bija, iedomājies? Šī tāda te miskas man bija, jūs varbūt atcerieties, ka es Anglijā viņu krāsoju, es viņu krāsoju ar kaut kādu šito ādas krāsu, un ko tur jau te sāns zili izbalējuši bija. Nu, karoči, viņš ir savu mūžu nodzīvojis, šī tāds te pļutka, šī tāda, fuj kāda pļutka, bet, nu jā, būs jauns apšūts beņķīts, uzliksim pēc tam virsū, un jaunās riepas sākumā, sākumā šito vajadzētu notītas arī Aļikā vai Temu pasūtīšu to te lenti. Es domāju, jānotina vēlreiz, jo šitā ir galīgi jau arī savu mūžu nodzīvojusi. Tā lenta jau ir vismaz te atnākusi vaļā. Jānoņem viņu nos, vēlreiz jāuztina virsū, lai smuki svaigi. Un tad liksim riepas virsū. Nu ko, vai jūs esat gatavi episkajai atklāšanai? Jaunā mopēda izskata atklāšanai. Aiziet! Kaut kā tā, ka roči jāizstāst jau te pāris vārdos, nav te ko episkot. Tātad, kā jūs redzat, jā, jaunie ripuļi virsū ir. Jaunos ripuļus uzliku. Bļīn, nevar sagaidīt, ietestēt, kāda būs jaunie ripuļi. Nu, un plasmas, kā jūs varat redzēt, plasmas man ir, plasmasiņi man ir pārlīmēti. Un ne tikai plasmasiņa, arī ir jauni rokturi, jauni roku sargi, ko jau jūs redzējāt. Šautauts Aļikamai Temu spoguļi, jaunie spoguļi, arī tur no turienes pat. Tātad pārlīmētie plasmas un jaunais pāršūtais beņķis, tikai viņš mums te bišķiņ nocūkojās ar netīrām rokām, liekot virsū. Bet, nu, principā, jā, ir uzfričināts skats, ir jaunas riepiņas, viss ir gatavs plēst. Es pat nezinu, te ir tik daudz šautauti jātais šautauts Džekam, kurš man salīmēja, Džekam no Alūksnes, paldies vecais, kurš man salīmēja to saplīsušo plasmasu. Tad ir šautauts Džekam, kas man pāršūva beņķi. Tad ir šautauts Džekam, kurš man bērnības čomam, kurš man pārlīmēja plasmas, ja, pats pieteicās. Džeks saka, davai vecais, tu esi zvērā čalis, tavu viģiki vienkārši super, es gribu pārlīmēt tavs plasmas. Principā, ja man sanāks, ielikšu kaut kāds links aprakstā, vai arī, ja nesanāks, ja neatradīšu nekāds links, tad, ja dodiet man ziņu, ja jums vajag, nu, principā, ja viņš jau ņemās ar mašīnu līmēšanu vairāk nekā ar moču. Man liekas, ka moča līmēšana vispār viņš nenodarbojās, bet tie ir tikai man viņš pārlīmē. Bet, ja jums vajag kaut kāds līmēšanas, tad dodiet man ziņu, tad es noteikti iedošu jums kontaktus, varēsiet sakontaktēties. Bet, nu, uzlīmēts ir superīgi, un tā plēja var vienkārši, nu, the best, vienkārši tas gādīja galvas kaus, nu, ritīgāko odziņu iedod. Un, protams, tagad motori gribētu smuku melni, ja, un jaunu, un vēl visu kaut ko citu jaunu, bet, nu, jā, tas ir baigais meistars tiķis. Tā kā, jā, nenormāls šautauts visiem, kas man bišķiņā piepalīdzējuši upgradeot mocīt, jā, pāršūt beņķi, pārlīmēts plasmas,
džekiem riepas pārmontējām. Bet, nu jā, tāds, lūk, ir gatavs doties ceļos, ceļa takās, tikai jāgaida, ka tas nolādētais sniegs beidzot nokusīs. Nu, galīgi nevajadzīgs viņš te uzkrīt, tagad varētu jau izlaist kādu mazo braucieniņu, bet, nu labi, nu neko, nākošās brīvdienas gan jau, ka vairs nekas tam līdzīgs nebūs. Te varēs izplēst pa vietējām meža takām. Nu, kaut kā tā, jā. Tā kā apmēram viss. Jāgaida jaunie motovlogi. Labi, pietiks šitajā, vairāk nav ko muldēt. Davai tiekās nākošajā. Čau!